Arturs Šilovs, Latvijas hokeja izlases vārdsargs, 2023. gada varonis. Un, Artur, mēs ļoti sekojām tev Stanley kausā. Fantastisks sniegums šogad. Kam tu esi gatavs 24. un 25. gada sezonā Vancouverā? Pierādīt sevi, kad es varu spēlēt līgā, kad esmu diezgan stabils vārdsargs un to, kas var palīdzēt komandai iet uz priekšu. Pagājušais sezonas starts tev bija grūts, tev nebija daudz iespēju sev parādīt, kā tu saglabāji ticību sev, turpināji smagi strādāt un dabūji šo fantastisko iespēju Stanley kausā. Jā, tās iespējas parādās dažādi, ja cilvēki traumējās, parādās tev iespēju un jāņem tās iespējas, ko tev tiek dotas. Tas, ko tu redzēji, pirmkārt, paldies, ka tu atbrauci uz izlasi, tu biji gatavs palīdzēt, diemžēl savainojums neļāva to izdarīt, lai tu varētu iet laukumā, bet tas, ka tu atbrauci, parādīja attieksmi, paldies tev no līdzjutējiem, paldies tev no visiem pārējiem. Ar cik lielu nepacietību tu gaidi iespēju atkal spēlēt pasaules čempionātā, ja tāda iespēja radīsies? Ja būs iespēja, protams, spēlēt priekš izlases ir pats labākais, ko var darīt. Ceļš, ja kā turnīri notiek blakus Latvijā, ja cilvēki var atbraukt, tas ir ļoti fantastiska atmosfēra un tāpēc ļoti liela vēlme spēlēt par izlasi. Par Vancouveras šo sezonu mēs esam dzirdējuši tās runas, ka tev varētu būt ļoti labi iespēja pacīnīties un būt tam pirmajam vārdsargam sezonas sākumā. Tā tas varētu būt? Jā, jāpierāda sev atkal no sākuma, būs treniņu nometne, būs pārbaudas spēles un jāparāda, kad ir tā drošība, ir tas miera stāvoklis vārtos un lai būtu tā uzticība. Tu līdodies uz Ameriku? Uz Kanādu? Jā, es lidoju uz Kanādu. Tas nozīmē, ka tūlīt arī viss sākās lielais karusels pasaules labākajā hokeja līgā. Jā, vēl 2,5 nedēļas līdz treniņu nometnē, tāpēc ir laiks. Artur, tu atceries, ka tev bija 16 gadi, tev noteikti bija sapnis spēlēt NHL. Kā ir tur nokļūt, cik smagi ir jāstrādā, cik daudz tu darīji individuāli, to, ko citi varbūt nedarīja, lai tu tur varētu nokļūt? Man šķiet daudz, kas arī atkarīgs no iespējām, tev kādā sistēmā tu iekļūsti, no treneriem, kā viņi tev ieved tavu spēli, pieredze. Man šķiet ļoti daudz faktoru ietekmē tavu iespēju uzspēlēt tur. Padalies lūdzu nedaudz tajās emocijās par Vancouveras Canucks playoff, to, ko mēs daudz skatījāmies, cēlāmies nakts vidū, lai redzētu tavu fantastisko spēli kopā ar komandas biedriem, jūsu uzvaras, jūsu zaudējumus, tos pārdzīvojumus. Kā tas ir spēlēt playoffā NHL? Nē, tas ir fantastiski, jā. Tu saproti, ka katra kļūda var maksāt tev vienkārši spēli un visu to laiku tu veltīs regulārajai sezonai, lai tiktu playoffā. Un tāpēc visi tur spēlē, ļoti cenšas ļoti aizsardzīgi spēlēt, bet ir komandas, kas spēj ļoti uzbrukt, un tāpēc ir daudz sarežģītāk to aizsardzību saglabāt. Tā ir pilnīgi cita sajūta regulārā sezona un izslēgšanas spēles. Jā, jo visi skrien atpakaļ, visi skrien uz priekšu, visiem tas rūp, visiem rūp tās spēles, jo tas nozīmē kaut ko. Ko tu pateiktu sev? Tad, kad tu sāki hokeju, ja mēs paskatāmies atpakaļ, cik sāki spēlēt, noteikti tev 7, 9 gadi bija, ja? Mazāk, jā. Jā, tu sāki vēl ātrāk. Kas būtu tie galvenie padomi, ko tu pateiktu sev tam puikam, ja tu varētu viņu satikt 7 gadus, un tiem tūkstošiem bērnu, kuri iet un tic, ka viņi arī varētu būt hokeisti? Kas ir tā ceļa maize? Man šķiet, galvenais ir vienkārši iet vienu dienu uz priekšu, īsti nedomāt par nākotni, jo ceļš, ka tas ir jauns, arī pusauģu vecumā, man šeit vienkārši jāspēlē spēles, kas tev ir. Protams, ja parādās kaut kādas iespējas, un tad vienkārši jācenšas realizēt. Ko tu upurēji, lai kļūtu par top līmeņu vārdsargu? Kas bija tās lietas, no kā tu atteicies dzīvē? Īstenībā neesmu atteicies. Patiešām? Īstenībā. Cik interesanti. Labi, Artur, lai tev lieliska sezona, mēs noteikti turam īkšķi, tāpat kā vēl tūkstošiem cilvēku šeit, un gaidām, ka tu atkal būsi Latvijas izlases sarkanbaltsarkanajā kreklā, un Artūri, mēs zinām, jau vēsturiski ir Latvijas hokeja vārdsargu paši labākie džeki. Paldies tev! Paldies!